Man sauc Klaus Siļevskis, man ir 24 gadi, un es nodarbojos ar kliņšu kāpšanu. Tas sākās jau agrā bērnībā kāpjot pa kokiem. Tagad esmu pārgājis citā formā un citā līmenī. Man vienmēr paticis aktīvi atpūt un darīt kaut ko ārā, svaigā gaisā. Kliņškāpšanu es sāku nodarboties pagājušajā vasarā, kad es iepazinos ar entuziastiem no Valmieras, kas ar to nodarbojās. Tad viņi arī parādīja, iedevu izmēģināt inventāru un pastāstīja tos pamats, kāds jādara ir. Tāds lielākais notikums saistībā ar kliņškāpšanu manā dzīvē bija šovasar, kad mēs ar draugu grupu aizbraucām pašorganizētā braucienā uz Krieviju, uz Hibīnu kalniem. Tur mēs devāmies 8 dienu pārgājienā. Tas bija gan fiziski, gan garīgi grūti, jo nogursti gan no tās slodzes, kas tev ir visu dienu ejot, gan arī no tās domas, ka tu nevari aiziet mājās, ka tev vēl jāpavada vēl vairākas dienas kalnos. Tā sajūta ir pacelājoša kalnos. Un ar to sajūtu saslimst. Ja tu vienreiz bijis kalnos, tad tev gribēsies braukt vēl. Tas, ko es ieteiktu citiem, ir izmēģināt pirms teikt, ka to nevar izdarīt. Jo latviešiem tāds teiciens ir bailēm liels acis ir. Es varētu cilvēkiem arī ieteikt kaut reizi dzīvē pamēģināt atrasties ārpus tās komforta zonas, pārbaudīt savas fiziskās un arī vienlīdz garīgās robežas. Jo visā sāks galvā, ja tu noticēsi tam, ka tu to vari izdarīt, tu arī to varēsi izdarīt. Ja tu neticēsi tam, tad arī tu nevarēsi to izdarīt.